tajās sarunās ļoti svarīgi tas, kad ja vienmēr ir padomā, tev dzīvē ir kāds cilvēks, ar kuru, kad tu runā, kad tu beidz sarunu, tu jūties tā kā no jauna piedzimst, tev ir tāds viss tā kā mazliet tirpst un vibrē, ja? Un tas ir brīdis, kad tu sajūti īstenībā sevi un to, kas tu esi īstenībā, ja? Tu sāc vibrēt daudz savādāk, tāpēc, kad tev ir tā saruna ir aizvedusi vienkārši uz stāvokli, kas ir tīrs progress, un tu esi ļoti sakonektēts ar sevi, un tev ļoti tīrs prāts ir tajā mirklī. Un katram ir tādi cilvēki kaut kur dzīvē, ar kuriem pat nav jārunā, par kuriem pat tu vari vienkārši pabūt telpā. Jā, tu vari runāt par un tu esi sajūtis pilnīgi citu enerģiju, ja? Un tas ir tas, kas ir, tādi cilvēki vairāk jārada. Un ar tādiem cilvēkiem vajag komunicēt. Un ja tādi cilvēki ir apkārt, tad meklējiet viņus, runājiet ar viņiem un pavadiet ar viņiem laiku, jo tādā veidā notiek enerģijas apmaiņa un viss aug un viss attīstās un jūs spējat, un tas ietekmē visus pārējos arī, ja. Es nezinu, ja cilvēks sāk vairāk ja cilvēks ir tāds pamodies, ja, tad jau tu redzi, kas notiek apkārt, un es ļoti labi redzēju, kas notikās pēdējo gadu, un kas īstenībā pēdējos pāris gadus notikās, cilvēku prāti ir sasnieguši limitu. Ar to prātu, ar to domāšanu, kas mums ir uz šodienu, mēs vairāk nevaram atrisināt savas problēmas. Ir fiziskajā plānā. Tagad ir, man liekas, morālais. Tas progress. Tur jau tā lieta. Pat redzi, mums ir prāts, ar kuru mēs radām kaut kādas problēmas un mēs risinām viņas. Einsteins ļoti labi teica, tu nevari ar to prātu, ar kuru tu radīji problēmu, atrisināt viņu. Un redzi, ko mēs esam darījuši? Mēs esam paudze, kas nav vienkārši netīšām šeit un šajā laikā. Mēs esam paudze, kura visas zemes vēstures laikā ir izdzīvojusi un pārdzīvojusi, un īstenībā vēl tikai tuvosies dažas lietas, bet vislielākiem sūdiem tikus cauri. Mēs esam psiholoģiski uz sliekšņa, morāli, ekonomiski, arī dabas aizsardzības jautājumos, un visos šajos jautājumos mēs esam uz robežas, un visi mūsu limiti ir sasniegt, mūsu prāts vienkārši ir pie robežas, pie klints malas, un tagad mums ir jāizdomā, ko mēs darām. Un šeit, kur mēs virzamies, vai mēs vienkārši lecam lejā un nomirstam, atpakaļ ceļa mums nav, jo tur ir 50 mamuti, kas skrien mums no pakaļas. Vienīgais, kas mums atliek, ir iemācīties lidot. Un tas ir tas, ko mēs tagad mācāmies, un mēs jau nevaram izbēgt no tā, jo tā ir normāls evolūcijas posms. Par to lidošanu, tas bija superīgi. Jā, jo daudziem ir problēma, daudzi psiholoģiski nespēja izturēt šo, daudzi sevi noved līdz tādām slimībām kā vēzi un visādām. Tas ir psiholoģiski vienkārši, tu esi sevi izvarojis. Un tu nevari atvērt savu prātu vairāk iespējām. Un tas ir tas, kas šodien notiek, un tā ir tā evolūcija, par ko mēs runājam. Mēs vienkārši mainām savu prātu. Mēs vienkārši mainām to konceptu par to, kas mēs esam. Un es domāju, ka šī paudze ir viena no pamatlicējiem tam, kas tos pamatus ieliks, un nākamā paudzēm būs ļoti vienkārši. Viņām tas būs tā kā filpot, un viņi sāks lidot. Tur tas ir tad uz nobeigumu tikai viens jautājums tev. No. Kas mēs esam? Kas mēs esam? Labi, es kaut kā tagad diezgan tā banāli pateikšu, bet tam visam apakšā ir ļoti dziļa doma, bet tur vajag ir daudz laika, lai saprastu un tiešām to sajust sevī. Mēs īstenībā neesam nekas, te pašā laikā mēs esam viss, un mēs esam arī potenciāls visam, kas būs un kas ir bijis. Ja es tev varu piebilst, ja? Ko es gribēju teikt, kā es redzu to, kas mēs esam. Mēs esam bezgalīgs iespēju potenciāls, sakopots kaut kādā dotajā brīdī vēl mums neizprotamā enerģijas formā. Jā, būtībā tas kopā, tieši tas pats, ko es arī teicu, tieši tā. Un, es saprotu, progress rodās arī, ja rada problēma, kur rodās cilvēkiem, kāpēc tas progress nenotiek tik ātri varbūt,
kad, lai notiktu progress, sākumā vajag rasties kaut kādai terminoloģijai, jo, redz, kā tu pats tagad redzēji, tikko kā, ikdienišķā situācijā, ir trūkst. Tu vari, ja cilvēks, kas dzīvo alā, tu viņam atnes tagad kaut kādu atomreaktoru maziņu, kas viņam varētu radīt tur enerģiju un no kā viņš varētu iegūt elektrību un tā tālāk. Bet ja tu nemācies izstāstīt, ka redzi, tas ir tas tā viņš strādā, ja tev nav to terminu, tad tam nav nozīmes. Jā. Jā, tieši tā. Tam nevar atrast to pielietojumu. Viņš redz vienkārši melnu pleķi. Jā. Tā un viss, jā. Jā, priekš pirmās reizes, un tā tas te bija superīgs tāds moments. Materiāls. Tā, brīdis. Neteiksim materiāls, brīdis. Tas ir kaut kas vairāk. Viennozīmīgi. Tā kā es domāju, kad mēs to atkārto, kad kaut kāda šitāda veida sarunas, un ne tikai ar tevi, es domāju, pat konferences sarunas vēl ar citiem, vai visādākos plānos, uztaisīt, lai rodās tā enerģijas kustība, jo tikai kustīga enerģija rada kaut ko jaunu un progresu. Tieši tā, viņi ir jākustina. Tas pēdējais vārds un novēlējums visiem, kas klausās, kas to te centīsies saprast varbūt un tā. Es ieteiktu sev visiem uzdot jautājumus vairāk pašiem sev. Uzdot jautājumus es visiem ieteiktu uzdot sev vairāk jautājumus un uzdot kvalitatīvākus jautājumus. Jautājumus, kuri rada iespēju atrisinājumam, nevis kuri padara problēmu lielāku. Tas būtu viens svarīgs moments. Tas ir šai reizei varbūt, bet ir jau daudz novēlējumu, kurus var teikt. Bet galvenais svarīgi ir jautājumi. Vissvarīgākais laikam tomēr ir tas. Jo atbildes rodās. Jā, komunikācija pašam ar sevi. Un pavērojiet komunikāciju paši ar sevi. Kā jūs savas dienas laikā, ko jūs domājat un ko jūs runājat, un kas ir tas, kā jūs uztverat lietas, un pavērot sevi no malas. Tas ir pats svarīgākais. Jo tad prāts mainās, un tad visa fizioloģija mainās būtībā cilvēkam. Jā. Labi, Juri. Davai. Tad uz šitās pozitīvās nots arī beigsim. Bet arī tev jāpasaka novēlējums visiem tagad beigās. Jā. Labi. Mans novēlējums būtu visiem censties būt risinājumam, nevis problēmai. Tādā ziņā, kad es gribu pievienoties tavam, ko tu teici par uzdot kvalitatīvākus jautājumus. Jo mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc tā ir ar manīm, kas nekur nenoved, ja? Tieši tā. Mēs varam uzdot jautājumu, kā es varu virzīties tālāk no tā, kas ar manīm notiek. Jā, tieši tā. Lai mūsu jautājums ir gudrs. Nevis muļķīgs. Un te es vēl gribu piebilst, lai tiem, kam ir tāds depresīvs, varbūt, skatījums uz dzīvi un to, kas tagad notiek, esat droši cilvēki sāk uzdot gudrākus jautājumus un, respektīvi, saņemt arī gudrākas atbildes. No kā tas ir, kurā situācijā tas ir pilnīgi katra paša ziņā, kā viņš līdz tam nonāk, bet, katrā ziņā tāds fakts notiek. Tā kā ar to arī mēs noteikti beidzam. Un, jā, tā. Iestevalka Juris Indus, Tautas Mēdī šoreiz, un es noteikti ielikšu pievienošu tam te materiālam arī tavu linku, kādi, ja jau būs kaut kas jau radies līdz tam, vai arī, ja vēl nebūs, tad pēc tam es pievienošu, kad jau būs kaut kas radies. Un kaut kā tā, meklējiet Juris Indus, varbūt draugiem LV, ja tev tas netraucēja, tev kāds grib uzdot kādu jautājumu. Ja? Mierīgi. Jā, un brīvi sazināties vai nu ar Juri, vai ar mani, un es varu arī, teiksim tā, arī uz kaut ko pacensties atbildēt, bet es domāju, Juris būs te gaišāks prāts. Un tas arī laikam viss priekš šitā vakara. Tā. Davai. Čau.